nākošais projekts ir Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa lēmums par pasākumiem Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanai. Sameklēsim visu šo dokumentu, lūdzu. Redakcijas komisija apspriedusies iesaka izdarīt labojumus 7. un 8. punktā. Tā, lūdzu, iesaku, varbūt tāds ielabojumi. Tātad konkrēti, 7. punkts. Veikt priekšdarbus Latvijas Republikas drošības un aizsardzības garantēšanai. Ja ir nepieciešams, es ļoti īsi varu paskaidrot. Šeit netiek konkrēti nosaukts konkrēti nosaukt militāri formējumi un tā tālāk, jo mums nav skaidrības, kas, pieņemsim, kāda armija būs vajadzīga. Vai Latvijas Republikai būs vajadzīga Izraels tipa armija, neliela, labi bruņota armija, kas nepieļauj nekādu mūsu suverenitātes pārkāpšanu, ja mums būs vajadzīga absolūta demilitarizācija un tikai robežu apsardzības karaspēka atstāšana. Šis jautājums, es domāju, nav izšķirams arī kongresā, un tāpēc mēs atstājām punktu tā, ka tālākajā darbībā jau var izšķirt šo jautājumu atkarībā no konkrētiem apstākļiem. Tā. Tad mums praktiski uzreiz arī jānobalso. Tātad, kas lūdzu ir par, lai izdarītu tos grozījumus, ko mums piedāvā redakcijas komisija? Lūdzu, kas par? Paldies. Es teikšu, ka ir ļoti absolūti vairākums un laikam pāriesim pie tālāk darba. Un tātad labojums tiek izdarīts 8. punktā. Un viņš skanēs sekojoši. Turpināt Latvijas Republikas pilsoņu un personu, kas vēlas iegūt Latvijas Republikas pilsonību, reģistrāciju. Veikt pasākumus pilsonības dokumentu apmaiņai Latvijas Republikas pilsoņiem. Tātad nāk klāt šī te rindkopa, kas aicina tomēr turpināt mūsu uzsākto darbu un nepamest, lai nebūtu tā, it kā viss jau ir padarīts. Paldies. Es domāju, ka tas ļoti būtisks papildinājums, un laikam ir teiksim balsot. Kas lūdzu par šādu grozījumu izdarīšanu? Paldies. Es redzu, ir absolūts vairākums, un iepriekš aizrādīja, ka es nesot iepriekšējais palūdzu, kas ir pret, tāpēc es šoreiz lūdzu. Kas lūdzu ir pret šādu grozījumu izdarīšanu? Tā, es neredzu, un balsu skaitīšanas komisija arī man neziņo, kāds būs pret. Nav pieteikts. Jā, paldies. Tā, lūdzu, ir vēl kāds labojumi? Nav. Tad es ierosinu godājumos kongresa delegātus nobalsot par to, vai mēs pieņemam šo dokumentu kopumā. Lūdzu, kas balso par. Paldies, es redzu absolūtu vairākumu. Kas lūdzu pret? Paldies, es neredzu. Un kas lūdzu atturās? Tā, es redzu vairākas balsis. Varbūt balsu skaitīšanu.